Pirmajā un otrajā pasaules karā latviešiem tieši Ziemassvētku laiks ir bijis īpaši smags un asiņains. Vēsturiskā situācija toreiz īsumā bija tāda. Tas bija 1944. gads, laiks no 23. līdz 31. decembrim. Sarkanā armija pilnā sparā jau lauzās uz Berlīni, tomēr Kurzemē vēl atradās Latviešu leģiona 19. divīzija un bijām kopā ar 21. Vācu gaisa spēku lauka divīziju. Tāpēc jau arī taisīt uzbrukumu zināja, ka kristieši, vācieši un latvieši visi svinēs Ziemassvētkus. Neanalizējot taktiskos uzdevumus un situāciju, vien atgādināšu, ka klīst leģenda, ka Staļinam uz jauno gadu bija apsolīts pasniegt pudeli ar Baltijas jūras ūdeni. Tātad Kurzemē bija jākrīt. Tomēr tas nenotika, pat neskatoties uz milzīgo padomju karaspēka skaitlisko un militārās tehnikas pārsvaru. Kurzeme kļuva par cietoksni, kuru tā arī neieņēma. Šogad 22. decembra rītā pie Rumbu mājām, kur toreiz notika vienas no sīvākajām kaujām, kapteinis Slaidiņš bija sapulcinājis domu biedru grupu, lai uzstādītu kauju apraksta stendus. Latviešu karavīru moto, ja cīnīties, tad cīnīties tā, kaut arī pēc liela pārsāpa un krist kā varonim. Šos brīvības cīņu vārdus es pilnībā gribētu attiecināt uz Latviešu leģionāru karavīriem, kas šeit 70 gadus atpakaļ izcīnīja šo kauju par Kurzemi. Kaut arī viņi līdz šim brīdim skaitās it kā neatzītie karavīri, bet viņi parādīja, ko spēja latviešu karavīrs un ierakstīja, es negribu teikt ne tikai Latvijas vēsturē, bet arī pasaules vēsturē šīs kaujas, kas parādīja, uz ko ir spējīgs latviešu karavīrs. Pēc stendu uzstādīšanas un siltām vakariņām, kas tika pagatavotas turpat uz ugunskura, mēs arī pārnakšņojām. Bet pirms tam notika piemiņas brīdis, ko vadīja mācītājs Guntis Kalna. Mūžīgā un svētā Dieva Tēva, Dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Svēto rakstu vārds no Bībeles pirmās Mūzes grāmatas, 2. nodaļas, 15. panta saka šādi. Dievs tas kungs radīja cilvēku, ielika viņu ēdenes dārzā, lai viņš to koptu un sargātu. Āmen. Pirmā cilvēka uzdevums bija kopt un sargāt. Kopš pasaules radīšanas laika šis uzdevums nav zaudējis savu svarīgumu, savu būtiskumu un savu nozīmīgumu. Šis brīdis, kurā mēs esam šobrīd kopā, lai arī it kā mazskaitlīgs, taču tomēr ir īpaši svarīgs. Kādēļ? Tādēļ, ka tas atgādina mums šos vārdus un šo vārdu nozīmīgumu, ka Dieva pavēle ir kopt un sargāt to zemi, ko viņš katrai tautai ir dāvājis kā savu lielo dāvanu. Mums Dievs ir dāvājis Latviju. Un ne tikai Latviju, bet klāt tai dāvājis ir arī šīs latviešu tautas jau nācijas lielāko sasniegumu, proti savu valsti. Lai mēs saprastu, cik liela dāvana tā ir, tad jāatcerās ir vienkārši vēstures fakts, ka pasaulē ir vairāki tūkstoši tautu, no 3 līdz 5 tautība, etnos, vienalga kā to saka un skaita, taču tikai 196 no viņām ir savu valsts. Mēs, lai ir neesam lielākie, stiprākie, bagātākie, resursiem bagātākie, mēs esam šo 196 starpā, kas nozīmē, tā ir liela Dieva dāvana. Kas savukārt nozīmē, ka šo lielo un svarīgo Dieva dāvanu ir jāgrib kopt un attiecīgi ir jāgrib arī sargāt. Kādēļ jāgrib sargāt? Tādēļ, ka tūdaļ pēc pasaules radīšanas tajā iezagās arī ļaunums. Dieva negribēts un Dieva neplānots, taču ļaunums jau bija. Kas nozīmē, ka pa šiem daudziem gadsimteņiem šis ļaunums ir tā pieņēmies spēkā, ka vienīgais veids, kā pret to aizsargāt ir savu zemi, ir stāties tam pretī ar ieroci rokām. Šī diena ir svarīga tāpēc, ka tā atgādina mums mūsu
tautas vēstures ļoti svarīgas lapuses. Tā runā par mūsu 19. divīzijas kaujām šeit, mūsu dzimtenē, Kurzemē. Bet tā ir ne tikai vēsture. Toreiz, kad Atis Kronvalds izvēlējās šo vārdu vēsture radīt, viņš izvēlējās to no vārda vēsts. Kāda ir šīs vēstures vēsts, kuras priekšā mēs šodien burtiski stāvam? Šīs vēstures vēsts ir tā, ka latviešu tauta ir cīnījusies par savu dzimteni, par savu brīvību, par savu valsti, tās neatkarību vienmēr. Labos apstākļos, kā tie bija 19. gadā, kad mēs varējām cīnīties savās formās un zem saviem karogiem, tā cīnījās sliktos apstākļos un tā cīnījās morāli neiespējamos apstākļos, kad vienīgais veids, kā to varēja darīt, bija cīnīties svešās formās un zem svešiem karogiem. Bet citas iespējas nebija. Bija iespēja vai nu cīnīties vai necīnīties. Ja necīnīties, tas nozīmēja atkārtot baigo gadu. Un kas tas ir? To mūsu karavīri pēc litenes zināja ļoti labi. Neviens negribēja to redzēt atgriežoties. 43. gadā, kad tika nodibināts leģions, karavīri un virsnieki saprata, ka Vācija karu neuzvarēs. Bet runa nebija par Vācijas uzvaru. Runa bija par to, lai aizsargātu visiem spēkiem mūsu dzimteni. Runa 45. un 44. gadā šeit Kurzemē nebija pat par uzvaru. Runa bija par katru iegūto dienu. Bija tāds sakāmvārds šeit Kurzemes cietoksnī: baudi karu, jo miers būs briesmīgs. Un ko tas nozīmē? Priekš karavīra šie diezgan skarbie, lai neteiktu baisie vārdi, nozīmē to, ka karā viņš var izpildīt šo Dieva pavēli sargāt. Viņam rokā ir ierocis. Viņa privilēģija ir cīnīties. Cīnīties ir brīvu vīru privilēģija. Tas ir gods un tas ir pienākums. Tā ir mūsu vēstures vēsts, kuru mēs šodien šeit ieraugām uzskatāmi un kurai Dievs liek mums atkal būt gatavai. Paldies Dievam vārdu vistiešākajā nozīmē, ka Dievs ir atkal atmodinājis mūsu valsti jaunam patriotismu vilnim. Protams, visnotaļ grūtā un skarbā veidā. Paldies Dievam, ka Ukraina ir tik tuvu, ka viņi mūs pamodināja. Paldies Dievam, ka viņi ir tik tālu, ka viņi ar savām kaujām un cīņām joprojām aizsargā mūsu un aizsargā visu Eiropu. Vēstures vēsts ir tā, ka brīvība nevienai tautai nekad nav bijusi par brīvu. Par brīvību ir jāmaksā. Brīvības koks, kā to arī sacīja Franklins, šķiet, ir jāplaista ar pašu dārgāko šķidrumu, ar asinīm. Mūsu tautieši, mūsu karavīri, mūsu virsnieki ir pratiši to darīt, kā varoņi, kā karavīri un karēvi. Pirms šī brīža es jautāju kapteinim Slaidiņam, kurus karavīrus vajadzētu tā īpaši izcelt. Un viņš sacīja: Gunti, zini, viņi visi bija varoņi. Viņi visi bija varoņi. Kas ir varonis? Varonis ir varētājs, kurš ekstremālā brīdī ar savu varēšanu spēja paveikt citādi neiespējamas lietas. Mēs kā tauta esam to paveikuši. Mēs esam atguvuši atkal atpakaļ savu valsti, un tagad mēs nedrīkstam viņu pazaudēt. Jo mūsu vēstures vēsts ir tā, ka latviešu tauta ir patriotiska nācija, ka mēs esam vienmēr cīnījušies un cīnīsimies labos, sliktos un neiespējamos apstākļos. Mēs esam uzvarējuši. Mēs esam uzvarējuši, un līdz ar to mēs esam arī pildījuši un izpildījuši to Dievu uzdevumu – kopt un sargāt. Šodien mēs ar šo vēstures stendu mēs esam kopuši šo mūsu tautas vēsturi, bet vienlaikus arī šo vēstures vēsti.
šo vēstures vēsti, kas uzrunā mūs šodien, mūsu karavīrus, kuriem jābūt ir spējīgiem, varošiem un gribošiem, atkārtot mūsu tautas varoņu darbus. Nedod Dievs, ka tas būtu kādreiz nepieciešams, bet ja tas būs, mums ir jābūt tam gatavam. Āmen. Lūksim. Debes Tēvs, Kungs Kristu, Dievs svētais gars, mēs pateicamies Tev, ka Tu esi ļāvis mums piedzīvot šo dienu. Ka mēs esam varējuši šo mūsu tautas vēsturi parādīt šajā vietā uzskatāmi. Fotogrāfijās un tekstos, lai tie cilvēki, kas šeit nāk garām, lai tie top šīs vēsts uzrunāti. Šī vēsts ir par mūsu tautas varonību un spēju cīnīties vienmēr. Kungs Dievs, palīdz mums vienmēr atcerēties, ka mūsu uzdevums ir kopt un sargāt mūsu dzimtene, Latviju, kur Tu esi mums dāvājis. Dod priekš tā mums gribas spēku, dod mums fizisko, morālo un garīgo spēku. Zināt un atcerēties, šī ir mūsu dzimtene. Citu mums nevajag, un šo mēs neatdosim nevienam. Kungs un Dievs, paklaus, ko mēs Tev lūdzamies. Viskopā mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen. Kā aicināts un iecelts Dieva vārda kalps, es iesvētu šo stendu kā piemiņu mūsu tautas varoņiem, Kurzemē cīnījušamies latviešu karavīriem, virsniekiem, zināmiem un nezināmiem. Dieva Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā. Āmen. Dievs tas Kungs, lai Tevi svētī un lai Tevi pasargā. Dievs tas Kungs, lai apgaismo savu vaigu pār Tevi un lai ir Tev žēlīgs. Dievs tas Kungs, lai paceļ savu vaigu uz Tevi un dod Tev savu mieru. Āmen. Paldies. Nākamajā rītā pie Rumbu mājām notika piemiņas pasākums. To apmeklēja arī Saeimas priekšsēdētāja Ināra Mūrniece. Ko varam, to darām. Es domāju, arī turpmāk. Jā. Es domāju, ka mūsu karavīri to ir pelnījuši. Pēc šī pasākuma visi devās uz Leistenes baznīcu, tajā notika piemiņas dievkalpojums.